daļa no laika rata pieturas būs arī iespējams šeit Ozola parkā, kur es pašreiz atrodos aiz manis aizmugurē Ozola parka norādnes, uz kuriem kur atrodās, teiksim, man šeit uz to pusīt būs uguns staigāšanas, tur ir rituālā pļauja, kur varētu būt kāds ugunskurs, tur projām ir, teiksim, peldētavu, kur var aiziet, nopeldēties, ka grib, un tur pavisam iekšā ir lielais ozols, pie kura var aiziet, pasēdēt un pameditēt. Tātad šeit Ozola parkā ir iespējams, teiksim, atnākt, atpūsties, teiksim, šeit pat no pāri pa pļauju, no evertiem, no laika rata pietur, tas nav tālu, šeit 100 metru, un jūs jau esat šeit Ozola parkā tādā varbūt klusākā un interesantākā vidē. Šeit Ozola parkā ir iespējams pasēdēt paēnītē, pašūpoties, te var gan pasēdēt, gan pagulēt. Kā saka, pabaudīt apkārt šo dabu. Tik daudz ozola apkārt, tāds īsts vīru spēks. Varbūt ne tikai vīri, arī sieviem vajag šo vīru spēku, visiem mums vajag. Ejot tālāk no uzraksta, nākot šeit iekšā Ozola parkā, mēs tiekam līdz upei. Te mēs varam forši iet nopeldēties, izbaudīt ūdens priekus un vienkārši pagulēt saulītē vai ēniņā zem koka. Jo šeit ir diezgan plaša teritorija, kur katrs var atrast kādu vietu, kur atpūsties. Ja jūs gribat festivāla laikā kādu brītiņu atpūsties un būt mierā, klusumā, tad šī būs noteikti vienīgā vieta, kur diezgan būs kluss un mierīgs šos 2 dienu laikā. Un tiem, kas grib pameditēt vai būt ar ozola spēku, sazemēties vai smelties spēku no saules, ir atnākt zem šī lielā ozola, pabūt savu vienatnē vai kopā visiem apķert šo ozolu, vai pasēdēt vienkārši pie viņa un izbaudīt šī senā ozola spēku.